Sveicināti! Es esmu Swedbank Private Banking vadītāja Astra Šepa. Jūs klausāties 15 minūtes ar Swedbank Private Banking podkāstu, kurā ar kolēģiem un viesiem runājam par aktuālo, noderīgo un interesanto ieguldījumu pasaulē. Jaunas epizodes iznāk 2 reizes mēnesī, katru otro pīkdienu. Sekojiet mums, lai nepalaist garām jaunākās diskusijas par ieguldījumiem. Esiet sveicināti podkāstu kārtējā epizodē. Šoreiz vasaras mēnesī, augusta sākumā, mēs tiekamies ar jums un parunāsim par finanšu tirgus notikumiem, kas tad bijis pēdējā mēnesī noticis interesants. Šodien studijā esmu Mārtiņš Purgēlis un vadošais privātbanķieris Ventis Riņķis. Sveiks, Venti! Sveiks, Mārtiņ! Sveiki, klausītāji! Jā, runājot par pēdējiem notikumiem, es teiktu, tu pietiekami bagātīgi, daudz notikumu priekš vasaras, tirgi samērā svārstīgi, atsevišķos sektoros. Runājot par lielākiem, S&P 500 jūlijas ir faktiski beidzies par nulēm. Mēnesis ir noslēdzies ar pietiekami ievērojumu svārstīgumu, bet tajā pašā laikā kaut kādā brīdī mēs redzējām arī all-time high ir piedzīvots. Tas bija augustā. Jā, tas jau praktiski šobrīd augustā, kad ierakstām epizodi. Ar all-time high bija arī Eiropas šim te vienam no plašākiem indeksiem, kas ir Stoxx 600. Un arī jūlija mēnesis Eiropā bija gana labs. Tad šis te Stoxx 600 ir 600 lielākie Eiropas uzņēmumi pakāpās kaut kur par 1%, bet tāds mēnesis gana skarbs bija Āzijas tirgos, vai ne? Jā, pa Āziju mēs varbūt pieskaramies tā retāk, bet šoreiz nedaudz vairāk paskatīsimies. Interesanti notikumi ir arī Japānā. Japāna pēdējā laikā patīkami pārsteidz, ņemot vairāk pēdējos 30 gadus mēs tur esam redzējuši tādu diezgan lielu stagnāciju. Mums nav bijusi, vai viņiem pareizāk sakot, nav bijuši inflācija, nav bijusi augstas procentu likmes. Ir šī tendence, šis carry trade, kad ņemot vairāk procentu likmi zemu apmēru, tad investori aizņēmās Japānas jenās un arī pēc tam pirka citus aktīvus, pārsvarā arī ASV akcijas, kur bija stipri vien augstāk iespēja nopelnīt. Tad pēdējā mēneša laikā jau redzam arī tādus interesantus notikumus. Viens ir tas, kad ņemot vērā visu Japānas attīstību, tas, kad ir palielinās procentu likmes, tas, kad ir palielinās inflācija, Japānas jēna bija diezgan nokritusies vērtībā, kas jau radīja problēmas ekonomikai iespējams nākotnē. Kas notikās? Japānas centrālā banka veica Japānas kursa stabilizācijas procesu un interesanti ar ASV valsts, kas iesaistījās šajā. Ko tas nozīmē? To, kad pēc būtības centrālās bankas uzpērka Japānas jēnas stiprinot to, un ASV valdība to izdarīja pietiekami lielā apmērā, un to izdarīja nevis pārdodot ASV dolārus, bet pārdeva Eiropas eiro. Jā, tādā veidā viņi arī atstāja dolāru, var teikt, vērtību neietekmētu. Jā, un kāpēc tad tas varbūt notikās? Tas ir vēsturē noticies, bet ne tik bieži. Pamatā tas ir kaut kādos tādos krīzes momentos. Pēdējo reizi, kad bija šī zemestrīce Japānā, šoreiz tāda ekonomiska apstākļa to ir spieduši izdarīt. Kāpēc? Jo Japāna ir lielākais ASV parāda turētājs vai ASV obligāciju turētājs. Un otrs tad alternatīvais variants bija Japānas centrālajai bankai pārdot ASV obligācijas. Ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu, kad procentu vai kuponu vai ienesīgums ASV obligācijām kāptu, kas palielinātu ASV izdevumus savu parādu sekšanai, gan arī mājsaimniecībām aizņemties, tad tas sadārdzinātu arī ASV, iedzīvotāju un arī uzņēmumu tālāko darbību. Tieši tā. Bet mēs to minēju, vai ne? Nikejs kaut kur par 8% jūlijā. Jā, 8%, un tas, kas ir attiecībā uz ASV tirgu, jāņem vērā, kad šī procentu likme ir un arī aizņemšanās izmaksas ir pietiekami svarīgas, jo vienmēr tehnoloģiju uzņēmumiem ņemam gan tehnoloģiju uzņēmumus, gan arī ASV lielo aizņemšanās apmēru pietiekami kritiski, tāpēc arī neizbrīna fakts, kad šāda veida darbības notiekās. Tad kontekstā ar Āziju un arī ar ASV tad daudz investori gaidīja šo Dienvidkorejas atmiņas mikroshēmu ražotājs kā Hynix debija ASV biržā, kas bija jūlija vidū. Uzņēmuma akcijas cena iepriekš uzrādīja jau tādu vairāk kārtēju pieaugumu. Un otrkārt, tas arī bija tāds sava veida tests, cik tad ASV tirgus vēl ir gatavs turpināt ieguldīt visā šajā mākslīgā intelekta stāstā. Tad sākotnēji pēc IPO akciju vērtība ASV biržā tā kā pieauga, bet pēc tam sekoja strauju peļņas fiksēšana no investoru puses jau tieši Dienvidkorejā.
Nu jā, Kospi indeks, kas ir Dienvidkorejas, un arī mēs pieskārāmies jau iepriekšējās epizodēs, piedzīvoja pietiekami iespaidīgi kritumu 20% daudz. Nu jā, un te atkal apakšā ir tas stāsts, ka tur bija ļoti liela koncentrācija diviem uzņēmumiem, manis minētiem Hynix un Samsung. Nu, tad no vienas puses investori sāk uzdot sev jautājumu, vai turpmākais šis izaugsmes potenciāls un stāsts jau nav iecenots šī brīža akciju cenās, bet no otras puses bija vēl viens tāds būtisks faktors. Daudziem investoriem, es domāju, šis mēnesis arī bija mācība, ka pie tik straujas akciju vērtības kāpuma aug arī apetīte un arvien vairāk investori veic ieguldījumu ar plecu, kā saka, respektīvi aizņemoties naudu papildus akciju iegādēji. Un, turklāt arī tirgu parādījās arvien vairāk tā saukto leveraged ETF, ja biržā tirgotie fondi, kas ļāva investoriem attiecīgi dubultot vai pat trīskāršot savas pozīcijas pret Samsung un arī SK Hynix akcijām. Jā, un tas arī rada tādu bīstamu momentā, kad brīžos, kad akciju tirgus krītās, tad šīs pozīcijas, kas ir izveidotas ap plecu, kaut kādā momentā iestājās brīdis, kad šis nodrošinājums ir nepietiekams, tad brokeru kompānijas papildināt prasa vai arī likvidē šīs pozīcijas piespiedu kārtā. Un, ja investoram nav iespējas papildināt savus nodrošinājumu, lai tirgotos ar plecu, tad nākās pārdot un rada papildus tādu lavīnu efektu, kad piedāvājums palielinās, bet pircēju skaits varbūt nav tik liels, ņemot vērā, ka tendence ir uz leju. Jā, tas margin call saucamais. Tas arī izraisa tādu spirālu veidu situāciju, kad akcija nokrītas, tad daļa spiesta pārdot, aizvērt pozīcijas, viņa atkal pārdod, akcija vēl krītas, tad arī nākamie tiek ierauts šajā virpulī, un tā uzņēmuma vērtības vairs nevienam neinteresē. Dienvidkorejā ir izteikti, es esmu vismaz lasījis, ir šis pleca pielietojums pietiekami populārs. Tas arī regulējuma jautājums. Un daudz kur arī izskanēja, ka šis margin call tika piedzīvots vai katram 30. pieaugušajam Dienvidkorejā, kas ir gana daudz. Un jau minēja, ka rezultātus vairs nevienam neinteresē. Nepalīdz arī SK Hynix paziņojums par peļņas pieaugumu otrajā ceturksnī pret jau pagājušā gada otro ceturksni par gandrīz 600%. Akcijas vērtība vēl nokrita, un vēlāk arī Samsung paziņoja fantastisks rezultāts, peļņa pieauga par 1800%. Bet es domāju, šie visā stāstā ir arī labas ziņas. Tad tirgus bija spiests tādā piespiedu kārtā iztīrīt šīs spekulatīvās pozīcijas un varam sākt dzīve no sākuma. Un augusta sākums jau ir ļoti labs, arī mēneša beigas jau ir izaugsme. Jā, vienmēr atceramies arī šīs leverage pozīcijas ir visos tirgos sastopams, un kaut kādos lielākos svārstību momentos tas ir viens no iemesliem, kāpēc tās notiekās, bet, kā jau mēs minējām, pamatā tad sākoties kaut kādu iemeslu dēļ kritumam, tad tas arī var pastiprināties. Daudz arī uzreiz sāk skatīties ASV virzienā. Jā, un papildus, ir arī otrs faktors jāņem vērā, kad arī pieprasījumu tas atsevišķos brīžos ļoti ietekmē, kad ne tikai ar saviem līdzekļiem, bet ar aizņemtiem tiek pirkti šīs aktīvi. Bet tālāk turpinot par Āziju, notikumi tādā ilgtermiņā, tādi strateģiski notikumi, kas ir Ķīnā, tāds varbūt unikāls, ne unikāls, bet pietiekami saprotams un arī sagaidāms. Jautājums, kad tikai tas notiktos, Ķīna iznāca paziņojumu, kad viņi ir spējīgi, ka viņi ir izstrādājuši litogrāfijas iekārtas, kas ir ļoti būtiski mikroshēmu ražošanā. Pasaulē bija pēc būtības tāds Nīderlandes uzņēmums ASML, kas bija viens no vadošajiem un izvēl tāds centrālais, kas nodrošināja šīs iekārtas. Tad šobrīd Ķīna paziņojusi, ka Ķīnas uzņēmumi arī šādu iekārtas ir radījuši, pagaidām pietiekami mazā apmērā. Šogad plāno saražot 5, bet nākamajā gadā varētu tās iekārtas būt palielināts to skaits līdz 20. Un, kāpēc tas ir tāds varbūt liels notikums? Mēs zinām dažādu veidu ierobežojumi, kad mēs arī ASV, Nvidia savus mikroshēmas ierobežotā veidā tur varēja sūtīt uz Ķīnu. Un Ķīna bija atkarīga no citām valstīm, un tas radīja, protams, saspīlējumu, kad viņi ir, pēc būtības viņi nav neatkarīgi, viņi ir atkarīgi no citu ražotāju produktiem, tad šobrīd ir izstrādājot jaunās iekārtas, šī problēma nākotnē varētu stipri mazināties, un atkarība nebūtu tik liela. Jā, tieši tas tevis minētais Nīderlandes ASML, tad viņu akciju vērtību šo viņu fonu nokrita par vairāk kā 10%. Tad ASML tieši ir tiešām monopolists šo iekārtu ražošanā, un tā viņa priekšrocība, protams, ka tās tehnoloģijas vēl ir krietni attīstītākas nekā Ķīnas iekārtām. Tad vēl ziņas no Ķīnas, tad jūlijā lielāko IPO Āzijā šogad veica tāds uzņēmums CXMT,
Uzņēmums ir 4. lielākais šo te atmiņas čipu, DRAM čipu ražotājs pasaulē pēc Samsung, Hynix, SK Hynix un Mikrona. Viņu tirgus daļa tuvojas jau kādiem 10%, un uzņēmums piesaistīja $8,6 miljardus šī IPO laikā, un pirmajā tirzniecības dienā tad akcija uzlidoja, var teikt, par veseliem 466%, un uzņēmuma tirgus kapitalizācija sasniedza jau $500 miljardus. Nu, un tas, kas ir Ķīna, protams, tur ir valdības programmas, kas ir prioritāras. Arī šeit ir spilgts piemērs, kad nosaka valsts līmenī prioritātes, kas jāattīsta, tad redzam, ka ir attīstība un arī tādas nopietnas tehnoloģijas tiek jau arī izveidotas un jāstāstījās sarakstā tālāk, kas tur ir pēc būtības investīciju horizontā, valdības atbalstā. Tur būs daudz jauni sektori, kuriem nākotnē redzēsim izaugsmi. Varam vilkt paralēlus ar auto industriju, kuru Ķīna ļoti atbalstīja kopš 2017. gada. Un tad, protams, notikās arī tā saucamais DeepSeek moments. Tad daudz investoru visticamāk atceras, kad ASV un arī Eiropas tehnoloģiju uzņēmumi piedzīvoja diezgan tādu asu kritumu, kad Ķīnas uzņēmums DeepSeek paziņoja par savu tādu diezgan konkurētspējīgo chatbotu, kurš tika izgatavots ar krietni mazākām izmaksām nekā tie ir ASV. Un tad jūlija vidū vēsture teik atkārtojās. Ķīnas uzņēmums Moonshot AI prezentēja savu jauno modeli, mākslīgā intelekta modeli Kimi K3. Tas tiek raksturots kā pasaulē lielākais publiski pieejamais atvērtā koda šis te modelis, kur ir izstrādātāji, kur izstrādātāji var lejupielādēt un darbināt paši uz savām iekārtām. Un kādēļ tas ir svarīgi? Tad līdz šim tad mēs uzskatām, ka šie visattīstītākie AI modeļi ir tieši Amerikā un datu centros, un viņu datu centros, un tiem piekļūt tikai caur maksas serveriem. Tad Moonshot pēc būtības cenšas mainīt šo stāstu un piedāvājot ļoti jaudīgu modeli atvērtā formātā. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc šie investori kļuva gana nervozi. Un, ja šī tendence turpināsies, tad AI kļūs daudz pieejamāks, un šie milzu ieguldījumi var arī neatmaksāties. Un visai šai kontekstā arī bija gan interesanti klausīties Elona Muska interviju uz Economist, kur cits starpā viņš uzsvēra, ka Ķīna ilgākā termiņā varētu pārspēt ASV šai dominancē mākslīgā intelekta jautājumā. Jā, intervijā daudz dažādi izskanēja interesanti fakti. Ja ir iespēja, var paskatīties un interese. Bet turpinot pie Elona Muska SpaceX, mēs pēdējos reizes runājām, gaidījām IPO. IPO notikās, cena uzkāpa pēc IPO pār pa $200 ASV. Tad pēc tam piedzīvoja pietiekami strauju kritumu. Šobrīd tā orientējoši ir pie $108 ASV par vienu akciju. Bet kas tad notikās šajā periodā? Uzņēmums arī paziņoja par saviem rezultātiem. SpaceX īstenībā paziņoja par ļoti pozitīviem rezultātiem, gan arī dubultoja savus ieņēmumus. Arī nākotnes prognozes ir pietiekami liels, ka līdz gada beigām varētu būt ienākums $100 miljardu ASV apmērā. Tas bija patīkami. Protams, kā galvenais dzinulis ir Starlink satelīta sakari, un viens no tādiem varbūt papildus lietām, kas ir kāda galvenā ziņa, mākslīgā intelekta biznesa sadaļa, kura tad tiek veikts pietiekami nozīmīgas investīcijas. Bet pēc rezultātu paziņošanas tomēr akcijas cena piedzīvoja kritumu. Tur vairāk faktori varētu būt tas, ka šodien, kad mēs ierakstām epizodu 6. augustā, arī ir pietiekami liels skaits esošo investoru, kas pirms tam bija iegādājušies akcijas, pirms tās tika kotētas publiski. Viņiem ir iespēja kādai daļai pārdot šīs akcijas. Tas, ja vērtējam no iepriekšējā skaita, kas tirgojās biržā, tad tas ir pietiekami nozīmīgs apjoms, kas varētu ieplūst. Jautājums, vai viņi pārdos. Protams, no vienas puses cena ir zemāka nekā bija IPO, bet visticamāk, tad, kad viņi iegādājās, vai viņi iespēja bija saņemt šīs akcijas, tad tā cena bija vēl labāka, pievilcīgāka. Tad te nav noteikts atbildes, kāda būs viņa reakcija, vai būs vēlme pārdot. Un arī nākotnes izdevumi mākslīgajam intelektam, protams, tie ir jāatpelna. Un tā kā tiek prognozēts pietiekami lielas investīcijas, tad tas ir jautājums ne tikai SpaceX kontekstā, bet arī citu lielu uzņēmumu kontekstā, vai šīs investīcijas atmaksāsies un cik ilgā laikā tas varētu būt. Tad, man liekas, Tesla un SpaceX akciju vērtība tad šo jūlija mēnesī līdz 3. jūlijam samazinājās par vairāk kā $1 triljonu. Tobrīd man par apvienošanos arī pa brīdim parādās ziņas. Un
Bet pagaidām ir noliegts šis te, bet skatoties tādu loģisko iznākumu uzņēmumiem, ir kaut kādas sadaļas, kas ir kopīgas, tad efektivizācijas nolūkos, es pat teiktu, varētu nākotnē šīs runas pastiprināties un kaut kādā ziņā mēs viņus redzētu biežāk. Jā. Un tad jūlijā, vismaz līdz 3. jūlijam, bija tāds veiksminieks bija Apple, vai ne? Jā, Apple. Godīgi sakot, mēs, man liekas, pirms pāris, pirms varbūt gada vai kaut kad, es precīzi neatceros, bet runājam par kompānijām un priecājamies, kuras pārsniedz 3 triljonu vērtību, tad Apple ir otrā kompānija, kur īslaicīgi sasniedz šos te kapitalizācijas vērtību 5 triljoni. Jā. Tagad atkal Nvidia. Jā, un atkal mainās ik pa brīdim, ņemot vērā, ja mēs pieminējam šīs straujās svārstības lielajiem uzņēmumiem, tur tiešām pēc rezultātu paziņošanas mēs varam sagaidīt kaut kur, 10% mīnus, 10% plusā. Tas tāds varbūt nav pat neierasta lieta, ko mēs redzam finanšu tirgos. Bet Apple bija tas, kas otrā kompānija, kas vēsturē īslaicīgi sasniedza 5 triljonu vērtību. Tajā pašā laikā ilgi nenoturējās un pēc rezultātu paziņošanas, lai arī tie bija super veiksmīgi un uzņēmums uzrādīja pat ļoti labus rezultātus. Tas, kas pēdējā laikā esmu novērojis, viena no kritiskākajām lietām ir un tāda svārstība radošām ir tas, ko tas skatās nākotnē, un tas nākotnes skatījums par ieņēmumiem nebija tik cerīgi, kā investori vai analītiķi sagaidīja. Dēļ tā akcijas cena arī piedzīvoja pietiekami nozīmīgu samazinājumu. Jā, līdzīgs stāsts arī ar Alphabet, jeb Google. Arī viņi uzrādīja ļoti labus rezultātus otrajā ceturksnī. Tomēr arī akcija kritās par 6% pēc paziņošanas. Īpaši izcēlās šis Google Cloud bizness, tad mākoņu pakalpojumu ieņēmumu gadu laikā bija pieauguši par kaut kur 80%, un tas ir viens no straujākajiem izaugsmes tempiem starp šiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Tas pēc no vienas puses apliecina, ka šis pieprasījums pēc mākslīgā intelekta joprojām ļoti augsts. Tomēr investori vairāk koncentrējās šoreiz tieši uz to izdevumu pusi. Google paziņoja arī, ka būtiski palielinās šos kapitāla ieguldījumus, jeb CAPEX, turpmākai šo mākslīgā intelekta infrastruktūras attīstībai, tur līdz pat $200 miljardiem. Un arī, kas ir svarīgi, kas signalizēja, ka arī 2027. gadā šie tēriņi nebūs mazāki vai pat vēl lielāki. Un tad pirmo reizi vēsturē kopš IPO, tad Google šī brīvā naudas plūsma, ja free cash flow bija negatīva, vai tuvojas jau nulei. Un, ko tas nozīmē, ka uzņēmums ģenerē peļņu, taču datu centra būvniecībā iztērē vēl vairāk, un šī mākslīga infrastruktūra sāk dominēt pār tādu finanšu disciplīnu, kas uzņēmumam vienmēr ir bijis. Šī gada gaitā, vismaz, kas bija līdz šim, Microsoft nebija varbūt tik paši pozitīvāki rezultāti, bet pēdējā rezultātu sanāksmē tās pārsteidz tirgu. Vienas dienas laikā akcijas cena uzkāpa par vairāk nekā 15%. Tas ir viens no tādiem iespaidīgākajiem, tik liels kompānijas vienas dienas akcijas cenas pieaugumiem. Pamatā mākoņu pakalpojumi, veiksmīgi ienākumu palielinājums un pārsteiguma moments, kad tie ir tik augsti, piemēram, Azure kontekstā runājot. Un arī tas, kad mākslīgais intelekts tiek monetizēts, šī gadījumā tad arī uzņēmums iespējas pelnīt no Microsoft Copilota, un tas, kas droši vien ir pozitīvi un citiem uzņēmumiem nebija tik labi, tāda sabalansētība starp kapitāla ieguldījumiem un nākotnes, ienākumu un pelnīšanas spēju no tiem. Tas tā kā pārliecināja tirgu, un realitātē mēs redzam pozitīvu rezultātu. Jā, un tad Meta platformas arī, ja Microsoft spēja pierādīt, ka šī izmaksu pieaugums tiek kompensēts arī ar peļņas pieaugumu, tad Metai jau šie izdevumi sāk ietekmēt peļņu, un uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 28%. No vienas puses liekas ļoti labi rezultāti, bet priekš šādu lielu uzņēmumu, taču izmaksas pieauguši 2 reizes vairāk, par aptuveni 55%, un arī Meta paaugstināja šo plānu, ja prognozes, cik viņi tērēs arī turpmāk datu centros. Un arī attīstībai tomēr Metas gadījumā ir viens bet, kad viņiem nav tāds ļoti spēcīgs mākoņu datošanas bizness, kā tas ir Microsoft vai arī, Amazonam. Tas nozīmē, ka Meta vēl pēc būtības ir jāmeklē, kur tad, kā viņi spēs monetizēt šo savu mākslīgā intelekta stāstu un ieguldījumus. Bet jūlijs bija gana skarbs uzņēmumam, kas kā publiska akciju sabiedrība jau vairāk kā 110 gadus, un arī interesanti, ka tas startēja ar citu nosaukumu biržā. Tas bija CTR, jeb Computing Tabulating Recording Company, kas tā varētu būt. Nav arī vieglāks nosaukums, man liekas, šobrīd tāds, kas ir nesīsnētais, tas International Business Machines. Jāpadomā, protams, vienmēr ir, mēs viņu pazīstam saīsinātā formātā IBM. Jā, tad
pēc otrā ceturkšņa rezultātu paziņošanas akcija vērtība dienas laikā nokrita par 25%, kas ir viens no tādiem lielākajiem kritumiem IBM šajā garajā vēsturē. Pat skatoties atpakaļ 1987. gadā bija šī melnā pirmdiena, un tad akcija kritums pat bija mazāks. Tad IBM investoriem negaidīti paziņoja, ka otrā ceturkšņa ieņēmumi būs mazāki nekā plānots, un lielā mērā tādēļ, ka viņu klientu uzņēmumi arvien vairāk tērē tieši dažādai šo līdzekļus tērē infrastruktūrai, mākslīgai infrastruktūrai, datu centriem, serveriem, mikroshēmām, jo baidās, ka šis cenu kāpums var vēl turpināties un būt deficīts pēc šīm visām komponentēm. Un attiecīgi par IBM produktiem viņi domās iespējams tikai tālāk. Jā, bet pozitīvais IBM ir ASV kompānija. Mēs redzam, ka ir bieži vien šīs fakts, vismaz no ASV administrācijas puses, tiek pēc tam kaut kādā formātā atbalstīts savējos. Intel, arī tarifiem un visu kaut ko tam līdzīgi savu produkciju tiek atbalstīt. Redzēsim, kā IBM gadījumā, bet dienas kārtībā, protams, ir nafta un Irāna. Nav nekur pazudis. Pēc būtības mēs redzam ļoti mainīgas ziņas. Vienā brīdī mums sarunas vedās konflikta atrisināšanai, citā brīdī tās tiek pārtrauktas. Kaut kādā brīdī konflikts atjaunojās un tiek arī veikts kaut kāda veida militāras darbības. Šī gadījumā tas ietekmē naftas cenu. Naftas cena ir augšupējošā tendencē pašlaik, bet tas, kurā brīdī tad tā varētu virzīties atkal uz leju, noteikti ir atkarīgs no tā, kādas mēs ziņas redzēsim politiķu izteikumos. Pēdējais laikam bija, kad atkal gaidām 60 dienu pamiers. Bet arī saprotams, ka notikumi Hormuz šaurumā ietekmē arī inflācijas rādītājus. Ja jūnijā inflācija nedaudz samazinājās, tad pateicoties jau atkal energoresursu cenu kāpumam, jūlijā tā atkal ir pakāpusies. Jau zināms, ka Eirozonā jūlijā inflācija palielinājās līdz 2,9%, jūnijā tā bija 2,8%. Visticamāk, ka līdzīgs stāsts būs gaidāms arī ASV. Jā, un procentu likmes, tas, kas ir noticies, mēs pēdējās sanāksmēs neredzējām procentu likmu pieaugumu. Jāsaka gan, ka tās varbūt sarunas par nākotni un uz gadu otro pusi varētu sagaidīt, kad arī pieaugs procentu likmes, kas notiekās Fed. Ir tā varbūtība, kad septembrī procentu likme tiks celta, ir varbūt pat palielinājusies, celt par 0,25. Un attiecībā uz eiro arī pēdējā sanāksmē nepalielināja, bet, zinām, pirms tam tas tā kā bija izdarīts, es teiktu, ļoti atkarīgs no datiem, kas iznāks gan nodarbinātībā, gan inflācijā. Tad katrā pārējās podkāstu epizodēs, ko mēs runāsim līdz jaunām sanāksmēm, noteikti jau varēsim precīzāk pateikt. Jā, un šodien, laikam, tā īsti nepieminējām Donaldu Trumpu. Tad pirms pāris mēnešiem, kad tikāmies, mēs runājām, cik veiksmīgi šie investīcija darījumi ir viņa fondam. Tad es teiktu, ka tagad jau viņš ir gājis tālāk. Tad šī Trumpa sociālā platforma Truth Social ievieš tādu jaunu produktu, ar nosaukumu Truth API. Tad viņi piedāvās bankām un hedge fondiem un arī šiem algoritmiskās tirniecības firmām tādu iespēju saņemt šos Trumpa un citu svarīgu tādu ierakstu ziņas ātrāk nekā parastiem lietotājiem. Truth Social tad sanāk, ka vairs nebūs tikai sociālais tīkls, bet tas arī tā kļūst par tādu finanšu informācijas piegādātāju, gluži kā Bloomberg, jeb Reuters, pārdodot šos milisekundžu priekšrocības investoriem, kur uzskata, ka Trumpa ierakstiem ir nozīme. Jā, es gan ļoti nesatrauktos, jo iespējams tie, kas saņem šo informāciju, arī padalīsies ar plašāku tirgu. Protams, mēs runājam par milisekundēm un ļoti īsiem periodiem, kas pašlaik esošajā tirdzniecības sistēmā ir svarīgi. Bet kā privātiem investoriem mēs arī milisekundēs netirgojam. Tas noteikti lielām firmām, kas ar to nodarbojās, stipri vien biežāk un vairāk. Es teiktu, paldies. Skatīsimies, kas tur notiekās pasaulē un finanšu tirgos un tiekamies nākamās epizodēs. Paldies un uz redzi. Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies diena un uz tikšanos nākamajā sarunā!